Jaunā gada priekšvakarā Liepājas cietumā pirmo reizi skatām izstādi, kurā visi eksponāti darināti ieslodzīto rokām. Te ir gan apsveikumu kartītes, gan gleznas, gan adītas vilnas zeķes un pat sarežģīti kuģu modeļi. Vairāk par izstādi un tās autoriem stāsta cietuma sociālās rehabilitācijas daļas priekšniece Gita Rozentāle. Īstenībā tā, ka pamatā tie adījumi un blociņi, arī šie maketi ir tapuši šī gada laikā. Bet ir arī kuģis, šis pirmais modelītis ir tapis jau kādu laiku atpakaļ, tagad jau top mazliet jau glaunāki kuģi. Cilvēks jau ir uzturnējis savu roku un strādā jau mazliet tā kā jau kvalitatīvāk un prasmīgāk, bet pamatā darbi radīti šogad. Daži ir tādi, kas ir iepriekš jau radīti. Cietumā pie materiāliem tikt ir ļoti sarežģīti, jo puišiem ir daļa puišiem, kuriem tos materiālus piegādā no mājām, gan tās pašas līmes, blociņiem, ādas, krāsas, arī pat elementāri papīru, tas ir kartons mazliet jau un finieri, tās visas ir lietas, kuras viņiem ir grūti dabūt. Un ja kāds uzskata par liederīgu, uzskata par svarīgu šo darbu, ko dara arī puiši ieslodzījuma vietā, mēs būtu ļoti priecīgi, ja būtu iespējas dāvināt ieslodzītiem gan krāsas, gan tos pašus finierus un papīrus, dziju vēl jau vairāk. Ļoti daudz materiāls īstenībā mums vajadzētu. Es varbūt nevar nosaukt visus tā uzreiz, bet jā, mēs būtu priecīgi saņemt materiālus, kas dot iespēju puišiem vairāk jau strādāt, jo daļa darba apstājas pusratā, jo nav materiālu. Nav laka, ar ko nolakot gleznu, nav rāmīšas, no kā uztaisīt gleznē, kā jūs redzat. Daļa glezni rāmīšos, daļa bez tiem. Tad arī koku līstītes un visādas tādas lietas, kas ir vajadzīgas, lai to darbus pabeigtu un glītus uztaisītu. Šī ir pirmā izstāde Liepājas cietumā no ieslodzīto darbiem. Tas nav nekad ātrāk šeit bijis. Un kas viņu var apskatīt? Visi, kas vēlās? Īstenībā jā, ja kādam interesi nākt uz šo izstādi, apskatīt darbus, kurus radījuši ir mūsu puiši ieslodzījuma vietā, var nākt jebkurā laikā, no darba laikā īstenībā, nevis jebkurā laikā, no 9 līdz 5 uz ieslodzījumu vietu Liepājas cietums un jau redzēt uzrakstu izstādi. Nākt šajā virzienā.